Šodien esam ieradušies Vecaucē. Saimniecībā bija palietots teleskopiskais iekrāvējs, tāpēc šodien esam piegādājuši jaunu. Sveiks, Lauri, šai dragnajā dienā. Varbūt mazliet ieskicē, ar ko nodarbojas jūsu saimniecība. Sveiks, jā, mūsu saimniecība nodarbojās gan ar lopkopību, gan graudkopību. Papildu, protams, ir vēl nozares, bet tas ir tas pamats, ar ko mēs ikdienā darbojamies. Zinu, ka jums ir vairāki Manitou teleskopiski iekrāvēji. Cik tad gadus mēs sadarbojamies? Jā, tas laiks skrien. Manitou teleskopiski iekrāvēji mums jau ir vairāk kā 10 gadi. Par šiem gadiem 4 jau būs godam kalpojuši mums. Kā mēs nonācām līdz šī teleskopiskā iekrāvēja iegādes? Jā, iepriekšējais Manitou 634 godam bija nokalpojis, un stundas jau bija daudz, kad jau pienāca tas brīdis, kad tā uzturēšana vairs nebija rentabla, un nosvērāmies par labu šīm aparātam, jo tomēr jaunāks, svaigāks, un cerēsim, kad atkal kalpos ilgus gadus. Prieks par ilgadēju sadarbību, nododam Manitou darbīgās rokās, lai labi kalpo, un līderi izvēlās Manitou.